Nē, kur man kamera? Kamera ir. Jā. Un tūlīt uzaicināsim. Sagaidīsim Agnesi. Urā! Urā! Mazliet nokavēties, bet vismaz tu mani dzirdi savādāk. Bija kaut kas. Es saprotu, ka tev mainījās plāni. Tu biji kaut kur citur paredzējis Es būt. biju citur, tagad es esmu mašīnā, bet te tad man vismaz varēs dzirdēt. Tur bija pārāk skaļš tas fona troksnīts un galīgi es nespēju viņu izolēt. Tu man dzirdi labi, jo es pirmoreiz ieliku austīti. Ļoti labi. Tu man arī dzirdi? Jā. Jā. Forši rekord kāds, kas pievienojas, varbūt var pateikt, vai mūs dzird labi. Laba Ļoti, doma. ļoti ceru, ka kāds dzird un viss notiek. Jā. Neviens neko vēl neraksta. Jā, vismaz dzird. Kamēr Vai mūs var dzirdēt? Tas ir galvenais šobrīd. Redzēt, mēs redzam. Dzird. Jā, Yes. dzird. Yes. Čau, Laura. Dzird. Super. Nu tad aiziet. Nu, ko tad mums ir foršā tēma par sievietes iekšējo labsajūtu, pareizi, to patieso, kā lai tā, es mazliet uztraucos kā pirmais laivs, to patieso sajūtu, ka mēs jūtamies piepildītas, kas ir tas noslēpums nosacīti. Un tu šajā jomā, man liekas, diezgan jau laiciņi darbojies. Mēs esam zināmas jau kādu laiciņu abas šo ceļu ejot. Un tāpēc man šī ideja par to, ka tu pievienojies, likās baigi foršā. Un varbūt tu vari pastāstīt, kas tevi nepazīst, ko tu dari? tā pāris teikumos. Paldies tev, mīļš, tavs pirmais laiva, un tu uzaicināji mani kā viesi. Pagodinājums, paldies, baimiņš. Tiem, kas mūs nepazīst, arī abas, jo es arī pēc tam padalīšos savā Instagram. Mēs ar Baibu esam pazīstamas vairākus gadus, bet pirms šī mirkļa mēs vairākus gadus atpakaļ kopā pabeidzām pirtskolu. Jā, un tas bija viens skaists dzīves posms, pareizi. Jā. Tas bija viens jaudīgs, labs posms, kurā mēs iepazināmies, kurā mēs dzīvi plašāk sačamdījām, sačaukstinājām. Un, jā, no tas viennozīmīgi mūs ir veids katru savā virzienā, bet diezgan līdzīgā, jo mēs vien arī abas esam. Palīdzam citiem. Tas, ko es ikdienā daru, es konsultēju sievietes, arī vīriešus, jo arī tie man nāk uz pirtiņu. Un tas īstenībā ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Nāk arī ģimenes. Un man ļoti arī patīk pulcināt sievietes uz pasākumiem. Mums ir tāda forša pirtiņa, plašāka telpā, kur sanāk kopā, rīkoju arī tādas spēka dienas izbraukumus. Un divreiz šogad, vienreiz gadā arī lielāku izzinošu projektu sievietēm. Man ļoti interesē viss, kas, iepinot šīs dienas tēmu, man ļoti interesē labklājībā dzīvojoša sieviete. Bet ar panākumiem. Es negribu šodien izskaust ārā šo vārdu panākumi, jo viņš ir viens, lai arī mēs kaut ko te nesadalītu, jo, man liekas, tik dabīgi sievietei seko panākumi. Pareizi? Pilnīgi pareizi. Ja sieviete iegulda savu radošo enerģiju, to savu iekšējo potenciālu, tajā, kas viņai patīk, viņai vienmēr seko nauda, viņai vienmēr seko panākumi, viņai vienmēr seko cilvēki. Līdz ar to mēs šodien nevaram atdalīt, pateikt, ka panākumi ir slikti, un ka dzīvot meža mājiņā pirtiņā ļoti labi. Nifigā. Man šitas nedara. Es tev pilnīgi piekrītu. Man dara viss kopā. Man dara viss kopā, bet ar dziļu, dziļu piepildījumu sevi iekšā. Un atbildēšu uz to jautājumu, tu teici, ko es ikdienā daru. Viens ir konsultēt, bet otrs ir
ieiet tā diezgan dziļi, tā ir arī energoterapija, ko es veicu. Tā nav enerģiju bīdīšana kaut kur pa čakriņā, bet tas ir dziļi iedarbojoties ar ķermeni, pat kaulu līmenī, noņemt saspringumu, spriedzi, bet ļoti interesanti ir, kad atnāk pie mans klients, viņš pirmās stundas laikā viņam tā viss pazūd, visas spriedze aiziet, ķermenis atslāps, nu, un tad mēs tur varam apčubināties arī vēl bišķiņi. Jo mans galvenais tāds jājams zirdziņš ir mentālais lauks. Es tajā dzīvojos, es to izzinu, izpētu un no visām paralēlām, no visām dimensijām. Nebaidos šo vārdu, tāpēc, ka man ļoti interesē. Tikko iesāpējās kaut kas ķermenī, es jau atsakoju, kas tur bija, kāda doma, kas, kur, no kurienes. Nu, tas ir tāds mans jājams zirdziņš, ko es vienkārši esmu zirgā. Un tāpēc arī daru to, ko es daru. Forši, prieks, ka tu to dari. Jā. Noteikti, ka tas ir vajadzīgs, pareizi nevēlti tu to dari. Nu, tas ir visam pamatā. Ja sievietēm izkast ir galvā, viņiem izkast ir ķermenī un dzīvē. Jā, un ja sieviete veido visu vidi, mājas vidi, jā, ģimeni, kas ir pamats vispār sabiedrībai. Diezgan liela atbildība parūpēties par sevi, teiksim tā, nebūt patmīlīgai un slinkai, ne? Absolūti. Nu, tā kā mēs virzam tēmu? Nu, virzam, jā, jo man ļoti patika tas, ko tu tieši pastāstīji, ka viens ir tas, ka mums tēma ir par to veiksmīga sieviete, bet kaut kur tukšums, un tas nav atdalāms. Veiksme ir viens, ja, ka tu esi, teiksim, nu, veiksmīga tādā ziņā, ka no materiālās ārēji redzamās, ja, kad ir karjera, ir ģimene izveidota, smuki izskaties, ja, ir forši vieta, kur dzīvo, visi bērni rulē, un ārēji visi forši. Bet jautājums, vai tas viss, ka tu esi to ārējo it kā čauliņu salicis, vai tas tevi iekšēji pild, un ka tas, ko tu teici, ļoti labi, ka tas nav īstenībā atņemama sastāvdaļa, ja, ka tikai iekšēji tu esi laimīgs un dzīvo meža mājiņā ar noskrandušām drēbēm raganiņa slēpies, ja, tas arī, jo tas ārējais tomēr arī ir sievietes, pareizi, nu tā ārējā izpausme, ka tomēr tā vide riņķī tev ir sakārtot un ārējā vide atspoguļo tavu iekšējo. Jautājums, tad, kā tu to redzi, kas ir tas, kāpēc mums tik ļoti tagad ir izveidojusies sabiedrībā tas, kad mēs veidojam to čaulu, bet par to, kas ir iekšā tajā čaulā, tas ir mazsvarīgs nosacīt, jo ja tu darbojies ar to, tad jau tu esi slinka, vai, nu, zin kā, kaut kā tas sabiedrībā ir izveidojis tas redzējums, ka mums vajag ārēji visu pierādīt. Visam ir, nu, fizisks, redzams pierādījums, viss atķeksēts, darīts. Visi darbi izdarīt. Bet čaumaliņā iekšā īstenībā tur tāds jēlums un nav nekāda, nu, nav tā kodola. Kāpēc mums tas ir izveidojies, tavuprāt, tā atšķirtība no tā, kad iekšējā un ārējā pasaule tik ļoti sadalīta šobrīd? Tieši. Nu, man jāsāk laikam tā ar to, ka pati tā struktūra, zemes sistēma, viņa tāda ir izveidota. Jo līdz ko mēs nonākam sociumā, un mēs visi esam dzīvojuši tajā un dzīvojam tajā, mēs esam uzauguši bērndārzos, skolās, ģimenēs, mums visām ir vienāds domāšanas paterns, jeb es viņu saucu šablonus. Mēs tā esam uzaudzinātas. Mēs esam izaugušas tā domāt. Mums filmas par to rāda no bērnības, multenes, žurnālus. Šodien jau viss tā nav, jo ir tikai sociālā vide, bet tur ir tieši tas pats. Un vēl vairāk. Līdz ar to cilvēks ir uztrenēts tā domāt un tā dzīvot. Mums neviens nav mācījis, vai viņi tev bērnībā teica, mamma, vai viņi kā tu jūti? Nu, pajūti. Mēs brauksim tur vai nē? Kā tu jūties, mīļā? No. Šas. Tā. Tev ir neizgudināta blūzīte. Kā tu vari skolu tādi iet? Par ko tev ir trīnieks? Tu nevari izmācīties? Fui, kāda nošļurkusi. Kur tu tāda vazājies? Tur mēs esam ieguvuši šo pašu vērtējumu. Jo, respektīvi, tā ir ļoti dziļa tēma un īstenībā svētdien mums ir pavasara projekts ar meitenēm izzinošais šogad tikai vienreiz gadā. Un šī ir pirmā tēma, ar ko es runāju par sievietēm. Lai pirms mēs vispār aiziesim līdz fiziskiem ķermenim, šis ir visam pamatā. Jo tas, kā sieviete sevi pati uzskata, vērtē,
nenormāli daudz salīdzinu un ir tajā kastītē dzīvojoša. Tas ir tas ārējais. Par to mēs šodien runājam, par to ārējo. Un mēs esam iemācīti savu dzīvi veidot tikai no ārpuses. Mums ir domāšanas patērns, ka dzīve ir ārpusē. Ārpusē, ar kādu mašīnu, ko es velku, ko es krāsoju, ko es mutē lieku, kā es izskatos, kāda būs fotogrāfija, viss ir no ārpuses. Bet neviens nekad nav teicis, ka īstā dzīve sākas iekšienē, iekšpusē. Mums ir 30 plus, gandrīz 40 un pāri, kad mēs tikai tagad par to ritīgi tā no sirds iedziļinamies, tad, kad mēs sākam saprast ārēji, tā kā man viss ir bliņ, bet man nepietiek. Man nav miers, man nav dzīves prieks, viss ir forši. Un meitenes arī, kā mēs pašvērtējumu veidojam šodien no bērnu panākumiem. Liekam šitās te Instagramā, Facebookā, manējais vinēja konkursā pirmajā vietā. Zini, ko tā bilde man nozīmē? Kā mammīte veido savu pašvērtējumu no bērnu panākumiem. Nu, man tāds ātrs filtrs noskanējies. Un šodien modē ir tik daudz, kas daudz ceļojumi, skaistas lietas, gučī, šmučī, šučī, mantiņas. Un tas viss liekas, ka tā sieviete ir veiksmīga. Jo izdarīt to ir super vienkārši. Šodien pat nevajag profesionālo fotogrāfu, lai uztaisītu smukas bildes. Un tev jau liekas, es esmu zirgā. Un no vienas puses tas ir forši. Nu, zini, kuras? Ka mūsu laikā tas vispār nebija iespējams. Tiešām tikai bagātie varēja kaut ko tādu izdarīt. Šodien katrai ir iespējams, un tā ir viena skaista daļa sievietē, nu, respektīvi, mūsdienās, ko var izmantot. Tiešām tu vari sev skaisti nofotografēt, tu vari skaisti dabā aiziet un pati priecāties par to, kāda tu esi. Bet ne jau salīdzināšanas konkursā atkal. Tas ir atkal cita daļa. Tā kā šis viens patents un domāšanas veids, viņš ir visu sadalījis, visu izmainījis un uzbūvējis sievietes dzīvi, nu, atžgārnu. Bet ne tikai sievietes, arī vīriešu dzīvi un katram to būvē. Šī viena daļa, kad pasauli ir ārpusē, bet īstenībā pasauli ir iekšpusē. Viss notiek iekšpusē. Iekšpusē ir neapmierinātība, iekšpusē ir bailes, iekšpusē ir sašutums, iekšpusē ir nērti, nepatīk, priekš kam man to. Bet mēs jau šito esam iemācījušies tikai dzirdēt. Domas, ko es domāju. Un beigās, es pat zinu, ko es pamanīšu mūsdienās, tas teiciens, kā tu jūti? Zinu, ko es sapratu, ja sieviete nesaprot savu mentālo lauku un visus šablonus un patērnus, kas tur strādā, viņa jūt muļķības. Tu jūti to, kas tā no ārējas, ārēji nāk. Pareiz, tu vienkārši ietekmējies no visa, kas nāk. Jā. Tavs filtrs ir tikai izveidots par to, es jūtu, ko tu jūti, tikai to miskasti, kas maļās galvā. Es reiz arī tā, es jūtu, man tur nevajag iet. Īstenībā, ja tu pārskati situāciju, apstākļus, kas tur notiek, viss liecina par to spēr soli, beidzot ārā no tās miskastes un purva. Tev ir jāiet. Es jūtu, ka man to nevajag. Kas ir tas, ko tu jūti? Bailes. Tā kā šis viens termins, es jūtu to, viņš ir ļoti uzmanīgs šodien. Ļoti uzmanīgs. Jo, kad atnāk meitenes uz projektu vai uz konsultācijas, tās manī klausās, pēc kādu laiku, jop, cik bumbiņi. No kura gala jāsāk? No tā gala, no īstā gala, no šitā, ko mēs neredzam, to, ko neredzam. Lai sāk. Man bieži arī uzdod to jautājumu tieši tā, no kura gala sāk. Nu, ka tu iekšēji, zini, kā es domāju arī, ka kas mūs klausās, ka tas ir tas pirmais jautājums, kad, tu viss ir, bet iekšā vienkārši, vai tur tā baila, tā neapmierinātība, iekšā viņi ir, un viņi jau sprākst ārā tajā visnepareizākajā, neīstākajā mirklī, pēkšņi tu izšauj kaut ko uzbļaujas bērnu, vai pēkšņi vīram, vai kaut kur nolamājies, un pēc tam domāju, jop, cik bumbīt, ko es tagad vispār, kāpēc? Nekas jau nenotika tāds, ka man ir jāuzsprāgt. Bet tas nozīmē, ka iekšā tā neapmierinātība, tā disharmonija pašai ar sevi, viņa aug tik liela, ka vienā mirklī tā kā tāds, izvirdums, augonis izsprākst, un, protams, ka tajā mirklī, ka taču to nevar, to vēl jāvāc, viss tas kopā. Tad jautājums ir, ar kuru galu sākt?
kā tu redzi, no kura gala tad vispār sākt šito šķetināt, kā ar sevi sākt strādāt, kur, jo ir daudz, vienam ir liekais svars, vienam neapmierina tas, viens netiek galā ar bērniem, otram vīrs visur vainīgs, trešam vēl kaķis ir nepaklausīgs un vispār dzīves problēma. Nu, sievietēm, ja, ka visi ārējie apstākļi tev traucē. Tajā mirklī, ka tu visā tajā esi iekšā pāri galvai un tev gāžās pāri tas, nu, tā neapmierinātība, tā, ka tu nesaproti. Nu, jo tajā mirklī jau ir tā, ka tu pat nezini. Tu esi tajā vāveres ritenī, kur tu esi izveidojis to mehānismu, kad man tak ir jādara, bet kāpēc tu to dari, darot tev padara nedarāmīgi, bet ja tu nedarīsi, tad tu atkal sekas, ja, viss tas iet riņķī, un tu tikai malies pa to savu neapmierinātību. Kā spērt pirmo soli ārpus tā riteņa, tavuprāt? Šodien populārākais termins - apzinātība. Bet, mīļie klausītāji, kas dzird mūs, tas ir super vienkārši. Apzinātība ir godīgums. Tas nav nekas cits sarežģīts. Tur nav formula, tur nav metode. Līdz ar to, ja atslēga ir godīgumā, viņa ir vispirms godīgumā ar sevi. Pirms mēs sākam lekt virsū vīram, bērniem, vecākiem, mums ir jāsāk saprast, jāizveido tāds mazs mīļš ieradums. Vienīgais, uz ko es saku, ka sieviete ir vajadzīga disciplīna, jo pārējiem es neredzu jēgu, ir disciplinēt savas domas un laiku ar sevi. Ja sievietei nemitīgi daudz ir hauss, viņai nav ne vieta, ne laika, kurā viņa ir ar sevi, kurā viņa var sadzirdēt savas domas, kurā viņas var kaut kur piefiksēt. Kā es meitenēm sākumā rādu, rakstam ārā to, kas ir miskastes. Gadiem ilgi esmu rakstījis kladītes pilnas, un man likās, kā tas mani sakārto. Vēl pirms 10 gadiem man bija kladītes, jo tas ir tiešām lētākais un kvalitatīvākais psihologs, kurš vēl nedos padomas, bet tu varēsi visu izrakstīt un pati pastīties, kas tev tur notiek iekšā. Tā ir viena no tehnikām. Bet tāda ātrā arī, bet tāds godīgs, tāds ātra formuliņa ir, kad sieviete sev ik uz soļa, ka viņai kaut kas ir jādara vai kaut kur jādodās, pajautā sev, vai man tas patīk? Vai man patīk tas, ko es tagad daru, tas, kur es esmu, tas, kur es atrodos? Vai man tas der? Godīga atbilde ir ļoti vienkārša. Jā vai nē? Viss. Meitenes, viss. Īstā dzīvē, es to saucu īsta dzīve. Tev kaut kas notika? Nē, viss labi, es aizdomājos par to, jo man šķiet, ka tajā mēs arī iebraucam tajā programmā par to, vai tas man patīk. Tur mums arī ir dažādi visādi uzslāņojumi, kur mēs ļoti labi ar prātu mākam ietērpt to, lai sevi, nu jā, bet tur ir atkal lietas pamatā godīgums, ja tu godīgi sev pajautā, vai to es gribu, ja? Mēs mākam, mums ir viss tās, man patīk to saukt kā tādus plīvurus, tās ēnes, nosacīt mūsu pārliecības, ka mēs esam, ko mēs esam izveidojuši pa dzīvi, un kad viņas ir tik netverami, tādas tik smalkas, ka tu pat nepamani, kā viņi tev vienkārši apņem, un tu jau atkal jau skrien tajā vāveres ritenī, jā, es to gribu, jo es jau gribu, lai bērni ir laimīgi. Un tad tu, atbildi ir jā, es gribu, jo, ja bērni būs laimīgi, es arī būšu laimīgi, pareizi. Un te atkal, šis ir ļoti labs moments, bet te atkal stop. Jo, ja nozīmē godīga saruna ar sevi, tur nav iekšā ne bērni, ne vīrs, ne vecāki, ne kaimiņi, ne draudzenes. Tad sievietei ir tā nianse iemācīties tikai par sevi domāt, par sevi rūpēties un būt ritīgi egoistiskais sučkai. Ko tu tikko, Agnes, pateici? Jā, jo stāsts nav par egoismu, stāsts ir par to dabūt atpakaļ uzmanību sev, dabūt atpakaļ laiku sev, dabūt atpakaļ to mīlestību, ko mēs tur domājam, ka mēs kalpodami citiem esam baigi labiņie, mēs pazaudējam sevi. Mēs esam noskrējušās, norukājušās, noņēmušās kaut kur apkārt un izpumpētas, tēlodamas labiņas. Kam tas ir vajadzīgs? Mēs iedodam bērniem, savām meitām tieši tādu pašu scenāriju. Mēs iedodam dēliem tādu pašu scenāriju. Jūs domājat, vīrieši to nejūt? Vīrieši to jūt. Kad sieva tur cenšas un vēl kaut ko, viņiem jau patīk.
Bet es šito modeli esmu sen jau nomainījusi. Nē, es šito nedarīšu tagad. Es esmu piekusos, es to nevaru, jūs esat pieauguši, jūs varat tikt ar to galā. Visi tiek ar to mierīgi galā. Bet, tur ir vesels process tik līdz tiem tuvākajiem, bet sākt ar sevi. Sākt ar sevi. Pat nevienam jau nav jāsaka skaļi tās domas, bet tu sēdi darba kolektīvā, iet sapulce un ik pa laikam uzdod, kas te notiek? Kas te notiek? Pa vecam es tagad darītu tā. Kā būtu pa jaunam? Kā tie cilvēki te uzvedās? Kā viņi runātu? Ieraudzīs tādu teātri no malas. Nu tā. Es jau saku, ka mūsdienās godīgi nav būt izdevīgi. Tas brīžiem maksā visu. Tas arī var maksāt tos šķietamos panākumus. Jo man kā piemērs, no sevis, kad man ģimenē ir audzināts, man oma ir ģimenes galva un audzināts, kad, panākumu, ārēji panākumu karjerā, bet ka tas ir kopā saistīts ar ģimeni, ka tas tur kopā ir ģimeni. Visam ir jābūt tā kā iekš. Un es tam arī ļoti ilgi, protams, tajā pārliecībā tu dzīvo, kad tad tev ir tas atbalsts, tev tas, kā kopā tu ej, un tad kopā ir tas spēks. Un nav jau slikti tajā ideoloģijā tādā dzīvot, bet tajā mirklī, kad tu saproti, ka tas virziens, kas ir kopīgais virziens, mani nepadara laimīgu. Un paņem tagad 30 gadus iemācītu, likt cītīgi krāmēts, man ir viss tas uzstādījums. Un tad pateikt, ziniet, man nav. Es ļoti cienu, ko jūs darat, es jūs mīlu, bet tas nav mans, es eju savu. Un tā atšķitināšana, tas ir tāds riktīgs koks ar saknēm iedauts. Un tad tu pēkšņi to visu rauji saknēm ārā un ej savu ceļu. Tas prasa, es teikšu, drosmi, ka tu to, jo tev jau nav atbalsta tajā mirklī. Tajā mirklī, teiksim, tā ģimene, kas ir, viņi jau tā kā redz to, un tajā mirklī tu esi sliktais. Es kādus 2 gadus biju riktīgi sliktā ģimenē, jo, un tas iekšā, kas notiek, tev liekas, bet varbūt tu tiešām, ko tu dari vispār? Tu domā, ko tu dari? Paskaties, viss tev bija. Tikai vakaros tu sēdi un raudi. Pat nesaprotot, kāpēc. Kas tas tad? Ar bērniem tikt galā nevar. Vīrs negrib nākt mājās, tāpēc, ka zina, kā viņš ienāks pa durvīm iekšā uzreiz burkšķēsies visu laiku, ja kaut kas viņš var stāvēt uz galvas, vienalga viņš neizdarīs tieši tā, kā es esmu izplānojis. Tas ir, tas nav iespējams, neviens to nevar izdarīt, Bet īstenībā tā neapmierinātība ir tā, ka tev īstenībā vienkārši ir jāsāk iet savus ceļus uzdrošināties. Kā tu saki, godīgai, bet tur ir vajadzīga laikam tā drosme. Un kur tavuprāt to drosmi? Kur viņas smelties? Zin kā tas pirmais, saprot, ir vienkārši ej, ņem un dari. Es esmu bieži dzirdējis sievietes atkal satiek pēc kādu laika, tur kaut kādos retrītos un lietās. Un tā teorija jau pa lielam ir vienkārši, un būsim godīgi visi, mēs esam dzirdējuši, tādu bāzīti, kas, bet atkārtojas visu laiku, jāiet jau un jādara. Kas ir tas, kas stādina, kas ir tas drosmes trūkums, kāpēc? Tas it kā jau zini, bet kāpēc tu nespēr to pirmo soli priekš sevis? Jo tas jau ir, sanāk, tev ir jākļūst egoistiskai, kā tu teici, egoistiskai šķērvai, kas sāk rūpēties par sevi, jo augstākais mērķis ir tāds, ka tu pienes to kopīgo labumu visiem, rezultātā, Bet kāpēc tu neesi gatavs diedot sevi, darot nezinu ko, skrienot, rūpējoties, veselību pazaudēt visu, bet sākt par sevi rūpēties, lai patiesi visiem būtu gatavi? Nēsi. Kas ir tā bremze, vai kur ir tas drosmes trūkums, vai kas ir tavuprāt tas? Jā, zin kā, tur jau uzreiz ieslēdzās. Iedomājies mēs, ka bijām maziņas. Mēs taču bijām tādas. Tādas. Gribu tā, tur skolā, tur tā. Mēs dabūjām bieži ar lineālu pa pirkstiem, ar lineālu pa galvu. Tur jau arī mums dabūjām to bailes, es dabūšu, es dabūšu pēc tam sodu. Dabūšu sodu par to, kad ir noticis tas un tas. Un tu baigi foršo piemēru izstāstīt par savu ģimeni, jo mums katrai ir tāds. Jo man vēl nesen
kad man, tā ļoti reti, bet, zin kā, starp radiniekiem jau vienmēr ir tas, ka viens otram dos padomu, pareizi. Padomu, kas ir jādara un kā ir jādara. Un tad, kad mēs izaugam no tā, tad tiem radiniekiem kļūst dīvaini un pat arī netik interesanti vairs. Un notiek šī atdalīšanās, bet viņa ir dabīga. Tāpēc, ka ja sieviete no meitenītes izaug par sievieti, tad viņa aiziet dzīvot savu dzīvi. Viņa izlemj, viņa izvēlas, bet spēr tos pirmos soļus manām meitenēm, ko es saucu par manām meitenēm, pēc projektiem, pēc pietiņām, manām klientēm. Drosmi dot tas, arī tu Baiba ar to strādā. Tu palīdzi meitenēm individuāli ar mugurkaulu enerģētiku, pareizi? Un tad, kad ir kaut kāds tāds konkrēta tāda situācija, kurai liekas, es netieku tā kā cauri, skaidrs, ka tur ir vērtīgi, kad ir kāds, kurš man var pieslēgties un palīdzēt. Tajā mirklī tas ir būtiski. Bet aiziet un pajautāt kādam padomu, ko man darīt šajā situācijā, tas atkal nedara. Jo sievietei iekšā ir jābūt tam virzienam. Tā kā man ir jāspēr tas solis, man ir jāiet tur dziļāk. Un zini, kas ir fenomenālākais? Šodien jau, kad es tik daudz zinu par sievietes fizisko ķermeni, es ar meitenēm ezotēriski vairs nerunāju. Mums uzreiz rīcības plāns, es viņus konkrēti sūtu, uz kurien ir jādodās, zini ko, lai viņi sajūt savu ķermeni. Tad, kad sieviete savienojās ar savu ķermeni, pieņemsim masāžā, pieņemsim tur kaut kādā rituālā, viņa atslābst un viņa sāk just to mīlestību pret sevi. Un tad, kad sieviete sajūt to mīlestību pret sevi, viņai rodās drosme rīkoties un pieņemt drosmīgus lēmumus. Saproti? Sanāk, tu tā kā fenomenāli. Piedod, kad es tā pārtraucu, bet tad sanāk, ka tu īstenībā, mums ir tā teorija, mēs zinām, jā, visas it kā ko darīt, jā, un tad tas ieteikums ir sākt to pirmo soli, nevis ar tādu uzreiz jau smago artilēriju un darīt kaut ko tajās bailēs liekt iekšā, bet īstenībā aiziet sev palutināt, jā, sanāk tā kā pozitīvs pirmais solis, jā, tāds savā veidā to apmānīt tās bailes, ja sanāk, tu izdari pozitīvu, jo nav jābaidās aiziet uz masāžu, pareizi, ko tur baidīties forši, bet tad tu atslābinies un tavs mērķis ir tomēr sajust, un tad sāk domāt, un tad tu esi iegūst to drosmi, tā kā apmānot to baili, sanāk, ne? Tāds piegājiet, tā kā sanāk, ka tu to baili tā kā apčubini, jo baili ir tikai mīlestības trūkums. Katrā sfērā, kur tev ir bailes spērt soli, tev ir bijis mīlestības trūkums. Piemēram, iet parunāties godīgi ar vīru, nē, man tur tēvs bija stingrs, viņš vienmēr bļāva, piemēram. Tas nav bijis man, bet tur, piemēram, un uzreiz liekas vīrieti, iet runāt, tev ir mīlestības trūkums tajā sfērā. Vai tur, nezinu, bērniem skolotāji pieņemsim, tur par kaut ko, pret kaut ko, un bērns vienmēr slikti jūtās. Tev ir bail iet runāties, jo viņi ir tā kā kaut kāda autoritāte, un tu vienmēr no autoritātēm esi dabūjis pa galvu. Un tev tur ir bailes, jo tev nav bijusi sapratne tur. Atkal mīlestības trūkums. Un tā mēs varam meitenes katru situāciju šķidināt. Līdz ar to, vispirms iet un uzpildīt sevi. Tas, tu forši saprati, kāds varētu būt pirmais solis. Jā, iet un uzpildīt sevi. Jo tāpēc bija tas jautājums, vai man tas patīk? Ne, man nepatīk. Kāpēc? Es esmu nogurusi. Nevis, vai man tas patīk? Jā, jo es iešu tagad bērniem izdarīt kaut ko labu. Pagaidi. Aizgāju tēmu par bērniem. Vai atpakaļ? Vai man gribās tagad šo darīt? Nē, īstenībā. Es esmu tik nogurusi. Es vispār vairs nevaru savākt domas kopā. Man gribās vienkārši atpūsties. Tātad es ņemu telefonu, godīgi tiesu un klausies visu. Man ir sūdīgi. Vai tu vari izņemt bērnu no bērndārs? Jā, labi, mīļā, izdarīšu. Bet es būšu mājās, ne ātrāk kā tur, piemēram, 9. Jā, labi. Sēžu mašīnā un sev prasu nākamo jautājumu. Ko man tagad vajag visvairāk? Ko man tagad gribas visvairāk? Aiziet uz kafejnīcu, vienai paēst vakariņas pasēdēt, klusumā, mierā, eju izdaru. Nezinu, aiziet kaut kur, neesmu bijusi sen, zeķubikas saplīsuši, nav ko pieņemsim vilkt, bet man jau nav laika, man tak tie bērni vienmēr visur jāpaspēd. Tad aiziet tagad nopērku tās zeķubikas. Vai arī sazvanu un tieku uz masāžu, vai tieku ieiet kaut kur respektīvi, izmantot šitās stundas tikai sev. Tā mēs dabonam reālu resursu.
Un te mējās meitenes man aiziet uz to, priekš kam panākums, priekš kam naudu, reku priekš tam, lai tev ir par ko, ar ko, tik daudz, cik tu gribi. Un sievietes dzīves kvalitāte pilnībā izmainās, hormonālā sistēma pilnībā izmainās, gremošanas trakts pilnībā dziedinās. Nevis sevis spīdzināšana, nevis sevis nenormālākā drasēšana, visu kaut kur, visur pēc kārtas. Es esmu to izgājis, un tu baiba arī. Cik zinu tavu dzīvi, mēs esam ļoti daudz drastiski pret sevi izturējušās, arī pret savu fizisko ķermeni, ticot, nu, ka tās tagad to visu izmainīs īstenībā. Tad, kad ir šāda rūpe par sevi, dziļa, patiesa rūpe, sieviete dziedinās daudz ātrāk. Tikai labsajūtā var notikt sievietes pašas dziedināšanās. Tikai. Tik labi pateikt, jā. Tikai labsajūtā var notikt pašas dziedināšanās. Tas jācitē. Un šito baiviņu dabūt iekšā meitenēs ir nenormāli grūti. Jā, jo liekas tik vienkārši. Nu, tā nav nekāda raķešu zināt. Tev nav jābūt. Tu pateiksi, jebkurai mazai meitenei, viņai viss ir skaidrs. Nu, tu pasaki, nu labi, tad es māmu gribu šito. Viss. Ļoti vienkārši. Tu pasaki sievietei un liekas, ārprāts. Ko tu tur muldi, Agnes? Nu, ko tu tur muldi? Man viena kliente, viņa bija pagājuši mēnesi, jā. Viņa man Telegram kanālā, slēgtajā grupiņā ir arī. Un viņa pie manis atnāca, viņa saka, nu, lai nu kas būtu tā energoterapija, nu, davai aiziešu pie tevis. Viņa tur bija pirmo mēnesi, tur tā bišķi pavēroja, kas tur notiek. Viņa saka, nu, vispār interesanti, nav kārtējā demagoģija, bet, nu, es paklausīšos vēl nākamo mēnesi. Ko tu tur stāsti? Un tad viņa atnāca to energoterapiju, un mēs tur padarbojāmies. Viņai bija problēmas ar vairogdziedzeru. Mēs sākumā par dzīvi, par visu ko. Mentālo lauku, kā es jums jau minēju, sakārtojam, pēc tam ķeramies klāt tam arī fiziskajam ķermenim. Un es viņai saku, klausies, Mielīt, mēs arī saprotam, kur tas sākās un un visu tās lietas sakārtojam arī ķermenī. Un es viņai tagad saku, tev ir jāiet uz masāžu. Vienreiz mēnesī vismaz. Viņa tā. Jā. Nu, var sakot, man masāža ir reiz nedēļā. Viņa sēž un domā tā, nu labi, es pamēģināšu. Tādu mēs esam kopā jau vairākus mēnešus, un pagājušajā nedēļā viņa man raksta. Tā, viņa saka, no tevis man ir slikti ietekme pēdiņās. Viņa raksta, vienreiz mēnesī man ir pilna ķermeņa masāža, vienreiz mēnesī man ir tikai sejas masāža. Un es vēl esmu paņēmusi mājas tīrīšanas, tā kā, nu, lai atnātu mājas tīri. Jā, tur es arī viņām to esmu iemācījusi. Viņa saka, un tikmēr es sēžu kafejnīcā un esmu nopelnījis 2 reizes vairāk naudu, kamēr man tīra māja. Es teicu, bravo, tu esi atkodusi visas fišas. Kā jums patīk? Viņa saka, man ar manu vairogdziedzeru, man vispār neliekas, ka tas ir bubulis, man ir patīkami skatīties uz sevi spogulī, es ļoti labi arī jūtu savu fizisko ķermeni. Mēs negavējām, mēs drastiski neizturējāmies, tā kā neliku viņai pret sevi izturēties, visu laiku sako, kas tev tur notiek. Tās ir visas tās vecās dzīves metodas. Viņas nedarbojas šajā laikā. Spīdzināšana, to mums reliģijā iemācīja. Lai būtu laba meitene, ir jādara tā. Meitenes, aizmirstot šito. Izskaujiet no sevis to ārā uz visiem laikiem. Nav labās meitenes sindroms. Viņš mūs iznīcina. Viņš mūsu virsnieres pilnībā nodraskā, un mūsos ražojās ne tie hormoni, kuri mums dod atslābumu un veselību. Jo tagad tu mēģini, piedod, tev man jāstopē, jo, kad es sāku runāt, es nevaru apstāties. Es labi. Jo tagad tu par to sievieti un panākumiem, un ka viņa pēc tam ir iztukšota, zini, kas tur vēl ieslēdzās? Tur strādā sievietes hormonālā sistēma, un viņa strādā tā. Virsnieris vai nu dos kortizolu, vai nu ar gadiem viņas sāks ražot progesteronu. Vairāk nekā. To nerunā un nestāsta. Nē, progesterons ir atslābinošs hormons, kurš ieved tev pilnīgā relaksā. Nu jā, jo tas ir tajā fāzē, ka tu viss ovulācija beigusies un viss iet uz norieti nosacīti, ja? Tu iet tādā savā dziļā, jā. Bet kuru sievieti tā dzīvo? Kurai visām ir nodraskātas virsnieres, piedodiet,
kurām nemitīgi ražo tikai stresa hormonus un adrenalīnu. Skrien, sasniedz, dari kaut ko. Mērķus bīdam, mērķu meistarklases, jaunais gads. Es tu visu izdarīšu jau, kas jums bija ieplānots. Meitenes, visi mērķi ir piepildīti. Viss ir ķeksī. Un galvenais, ka tu uzraksti to sarakstu un ķeksīšu, un tas saraksts kļūst tikai gārāks, un tu nekad netiec līdz beigām. Neiespējamā misija. Bet man liekas, tagad tu aizskār to labo tēmu, tad sieviešu hormonu, un tas ir tā vīrišķa enerģija. Jo vīrieti, viņš saraksta, teiksim, man vīrs, viņš saka, kāpēc tu nevari? Nu, tu sarakstu un izpildi. Es saku, es varu sarakstīt. Bet es vienmēr uzrakstīšu vairāk, nekā es varu izpildīt. Tas priekš manis nav iespējams. Jo es saprotu, tā ir vīriešu sistēma. Viņam tas strādā. Viņš var uzrakstīt. Viņam ir tā kapacitāte, tas testosterons kaut vai, ja ņemot hormonus, ir tik augstā līmenī, salīdzinot, kas sievietēm ir ļoti zems līmenis, ja, ka viņš var sarakstīt tieši tik, cik viņš izpildīs, viņā ir iekšā jauda, un viņš paņem izpildu, attiksē, darīt super. Viņš ir, savu vīrišķo izpildījis. Un tagad mēs esam pārņēmuši to un mēģinām ar savu maziņo testosteronu mērīties ar vīriešiem. Un tad ir sanāk šitais. Tas čiks vien sanāk. Nenormālais lietu saraksts. Nebeidzams. Un tur jau nav laika ielikt masāžu sev reizi nedēļā, kad tu trakanēsi. Bet sasniegt lietas vajag. Vienīgi sievietei tas notiek daudz ātrāk, daudz vienkāršāk un dabiskāk. Es esmu par to, ka sievietei ir jāzina, ko viņa grib savā dzīvē. Ja ne, viņa būs beigta zivs, kura peldēs pastraumi. Man viss dara. Es ņemu šodien viss, kas būs labs. What the fuck? Kas tie pa tekstiem? Tev ir jāzina, ko tu gribi no dzīves, ko tu gribi no partnera, ko tu gribi no darba, kādu tu gribi atalgojumu par savu laiku un enerģiju. Meitenes, bet to dabon tikai tā sieviete, kura sāk patiesi sevi cienīt. Cienīt viņa sāk, tad, kad viņa sāk par sevi rūpēties, jo viņa sāk saprast, cik patīkami ir atpūta, cik es labi jūtos, kā es izguļos. Man vairs nav tās un tās domas manā galvā, un gudra sieviete sāk to piefiksēt un sāk saprast, šis viens jautājums. Vai man dzīvē patīk tas, ko es daru, vai man patīk tā, kā es to daru, izmaina visu viņas dzīvē. Viens godīgs jautājums, viena godīga saruna ar sevi. Tikai viens jautājums. Man šķiet, ka vēl ir tā, ka, tā atpūta, ja, vai tā pasēdēšana kafejnīcā, vai ar sev pabūšana, tas mums ir ielikts kā slinkums, ja sievietē taču jābūt viss jārūpēs, un tad tu esi slinkas, tā tas sliktā meitene, ja, slinka. Bet paskatoties uz vīrieti, viņš no rīta nostrādā, vakarā atbrauc mājās, un viņš iekrīt tajā divānā, bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Tas ir tas, kas parasti sievietēm tracina. Viņa visu laiku skrien kā vāver ritenī, vakarā vēl jātais vakariņas, jānomazgā trauki, jāizmazgā bērniem, tur drēbes, jānoliek gulēt. Tas vecis atnāk mājās no darba un iekrīt divānā. Kā viņš var atļauties tā atpūsties? Mēs pašas sev, bet ja tev arī, es atceros sevi, es domāju, ja man vīrs saka, bet nāc apsēdies man blakus, štrunci tiem traukiem šodien, Protams, tev viss, bet ja tu pat apsēdies, tu sēdi un tu knipiņ tos nāks un visu laiku skaties uz tā trauka, tu jau nemaz nevar nosēdēt. Un man liekas, ka tas ir, jāsaprot, ka sievietēm nav tas dienas ritms tāds kā vīriešiem. Vīriešiem ir pa dienām. Viņam smuki no rīta ir enerģija, viņš visu izdara un vakarā nokrīt. Lai tas viss, ja? Un viņš mierīgi gatavojas naktī bez nekāda pārmetuma. Ar sievietēm mums ir spēka laiks, kad mēs varam vairākas dienas pēc kārtas vienkārši maukt neapstājoties. Mums nevajag nekādu atpūtu. Pēc tam nāk atkal dziļā atpūta, ja, kur vairākas dienas tu vienkārši to vien gribi kā smuki pagulēt, iedzirināties sevi, padomāt, visi liekat mani mierā, kaut ko es varu padarīt, pašu minimumu, bet pa lielam tas ir viss tikai man. Un saprast to, ka mums tas griezums pilnīgi cits, un tas, ka mēs guļam 3 dienas, nenozīmē, ka mēs esam slinkas. Tikai tāpēc, kad vīrietis atkal, pa dienu var izdarīt, mēs tad pēkšņi sēžam, bet mums vienkārši tas notiek savādāk. Saprast to, ka mēs esam tāds
plūstošas būtnes, kurai tas plūdums vai tas cikls, ir tas, nevēlt mums ir tas cikls dots. Un vīrietim viņa nav. Viņam ir katru dienu cikls uzlēt sauli, viņa cikls sākās, sauli norīt, cikls beidzās, ja. Mums tas ir mēneša griezumā. Un to arī, Jā, bet vēl, protams, ka tas arī mainās, kad sieviete sakārto to ciklu. Tad, kad viņi to patiešām uzzina un izpēta, tad jau tās 3 dienas nemaz vairs nav vajadzīgas. Un es gribu teikt, ka ļoti viedi un ļoti gudri ir to savu dzīvi, kaut vai skatīsimies to mēnesi ciklu ietvaros, sakārtot tā, ka tu katru dienu tu sev iedod gan to, ka tu ej un dari, jo ir jāizdara. Mums ir tekošās dienas notikumi, uzdevumi un tā tālāk caur patiku. Ka tev būs dzīves prieks, tev būs enerģija to darīt. Un tad sadalīt to dienu tā, ka tu gudri, zinot sevi, savu organismu, savu fizioloģiju, savu hormonālo darbību, zinot visu sievietes šo iekšējo stāvokli un kā viņu līdzsvarot un balansēt, sakārto vakara stundas. Mums projektā ir fantastisks, vienkārši mums ir tāds, es esmu iedevis meitenēm vakara vingrojumus, kā atslābināt virsnieres, kā pasiņot iegurni, kā sakārtot gremošanas līdz ar to procesus un kā pilnībā atslēgt sevi no domām, un ievest sevi šajā pašizdziedinošajā stāvoklī. Mums ir pilnīgs tāds vakara rituāls, tāpēc, ka es zinu, ko izdara nervu sistēma ar sievieti naktī. Ja sieviete pratīs tā savu dienu iekārtot, visu nedēļu, mēnesi, gadu, viņai nebūs pat vajadzīgs 3 dienas, man tur kaut kur vajag, jo tagad ir tas attīrošais cikls. Meitenēm pilnībā uzlabojās mēnešais cikls. Pat nav sāpīgs, tu pat nejūti, tev pat var galvu negriezties un kafiju negribēties, bet tas viss ir atkarīgs no mēneša griezuma un no ikdienas šī ritma jušanas. Un es to saucu, tas tāds ikdienas dziedinošs dzīves ritms, bet to neradīs man ne vīrietis, ne bērni, ne vecāki, tikai es pati. Un tas nenotiks varbūt pat mīļās mēneša garumā. Tas pat nenotiks 3 mēneša garumā. Varbūt tev izdosies to izveidot pusgada, gada griezumā. Un arī sievietei, zini kā šodien, man tas šitā lieta man tracina pie tām mērķiecīgajām lietām. Davai! Gada garumā! Tev būs šitas te! Pēc gada! Paskatīsimies 12. mēnesī! Tu esi visu savus mērķus saplānojis. Šitas nedara sievietei. Jo īstā sievietes attīstība un labklājība iet gadu no gada. Un te atkal notiek tas kritums. Paiet 12. mēnesis, būs decembris, sāksies pārdošana uz mērķu meistarklasē par janvāri, un visas sajutīsies pilnīgā pakaļā, tā viņa neko dzīvē nav izdarījusi, nesaprastama. Viņa varbūt to gadu ir veltījusi sakārtot savu hormonālo darbību, kas ir viņas valūta uz nākamiem 5, 10 gadiem. Saproti? Un te ir tās vērtības, kur ir jāzina sievietei, kas patiešām ir viņas vērtības. Jo arī naudu nopelnīt panākumiem bagātās sievietes. Arī mēs esam baigi tādas, bet ir smaga nauda un ir skaista nauda. Man nevajag vairs dzīvē smagu naudu. Es zinu, kā viņu var nopelnīt. Es savā dzīvē gribu skaistu naudu, kur nav sačakarēta mana veselība, attiecības un tā tālāk, bet kur ir skaista nauda, kur ir manai labsajūtai, ģimenes labsajūtai un attīstībai. Tā ir milzīga atšķirība. Un tur mainās pilnībā mehānisms, kā radīt skaistu naudu. Jo smaga nauda aiziet sevis ārstēšanā. Un viņa arī smagi nāk. Un viņa smagi nāk, jā. Ir pilnībā novaināts virsnieres un hormonālā darbība ir pilnīgā pakaļā. Šodien menopauze sākās sievietēm ap 40 gadiem. Meitenes, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu esi tik nenormāli stresā katru dienu dzīvo, ka tavas virsnieres ir pilnībā nodriskātas. Un tu dzīvo vienkārši autopilotā. Kurš par to šodien runā? Kuram ginekologs pastāsta šādas lietas? Kuras zina, ko nozīmē estrogens, progesterons? Kuras zina, kā to veidot un kā pat ar uzturu to mainīt? Kā izveidot savu ikdienas ritmu, lai tev tiešām varētu sev paši izdziedināt labsajūtā?
Nē, Svētdien par sākās. to jau nav. Jā, stāsti. Svētdien sākās. Svētdien šis viss sākās. Veselu mēnesi. Es meitenēm to stāstīšu, un viss sāksies. Kasīsim nost vecos šablonus, sakārtosim mentālo lauku un varēs just, kā fiziskās labsajūta sāk atjaunoties. Jo uzturs un uztur jautājumi šodien arī ir. Sievietei ir jābūt tik gudrai un viedai šodien. Viņai ir jābūt pro visos jautājumos. Reāli. Katru sezonu tev ir jāsaprot, kas ir aktuāls, un tur ir jāiegulda nauda. Un ej un izstudē, līdz tu esi pro. Super, šito sapratu, daru. Nākamais, kas parādās. Nevis lēkā, tur, viss, kas ir modē, visu tikai ķēru grābi, un tad nav ne laika nopietni ieiet kādā vērtīgā lietā, ne naudas, ne laika, nekā, ne spēka. Un kā tev šķiet, teiksim, tas tēma, kas mūsdienās ir, labi, tur iemesli ir dažādi, to mēs neapspriedīsim, bet tieši vientuļās māmiņas, šķirtās ģimenes, mūsdienās ir diezgan daudz, ja, tur tie faktori, protams, tā ir vesela atsevišķa tēma, kāpēc tas notiek, bet tām sievietēm, kā viņām, jo tas arī ir vēl viens, tev ir jādara viss, un tev jābūt ir arī savā veidā tam vecim mājās. Kā tev šķiet, kā viņām, tieši tā, tas pats jautājums, kā tur jābūt bišķi citai sistēmai, kā tu izkāp no tā riteņa ārā, kad tu esi izveidojis to situāciju tādu, ka tu tagad nes visu. Tev gan pa bērniem, gan pa māju, gan mašīnā eļļa jānomaina, gan jānopelna nauda, gan jābūt mammai, kas uzšuj tur tērpu ludziņai skolā, ja? Viss jāuztais ēst, jāpaspēj veikals skriet, un tad parasti tas, bet nav jau vairāk, dienā ir 24 stundas, 7 dienas nedēļā, ja, 12 mēneši. Tas ir tas, kas mums visiem ir dots, 365 dienas gadā. Nav mums vairāk. Un tas viss jāizdara. Ko tu, kā tai sievietei, kurai, vienkārši, tu nevari īsti atteikties no bērniem. Ja tu esi uzņēmusies to atbildību, tās ir tās sekas tavai iepriekšējai rīcībai. Kā sākt? Es tāda biju 9 gadus. Tieši tāpēc es tev to jautājumu uzdodu, jo tu esi tur ļoti labi bijusi, un tu esi izprovējusi. Jā, es biju tur 9 gadus, es toreiz biju izšķīrusies un paliku ar zīdaini uz rokām, un vēl uzradīju 3. bērnu. Es toreiz sāku biznesu pati, un tas man bija kā 3. zīdainis vēl. Bija jāvēl daudz uzmanību un laiks, un tas bija ritīgs izaicinājums, bet zini, viens bonus tajā laikā ir. Tev nav vīrietis, un tev nav vēl viens bērns. Vēl 4. Un īstenībā, sievietes varētu čīkstēt un pīkstēt, kad man ar visu jātiek galā vienai un la, bet no otras puses tu esi daudz organizētāka tajā laikā. Un tu vari un tas laiks īstenībā ir ļoti vērtīgs. Iemācīties vadīt sevi un savu dzīvi. Un vēl savus bērnus. Pirms tavā dzīvē atkal ienāks vīrietis, kurš izmainīs visu struktūru, sistēmu un tā tālāk. Līdz ar to tas ir viens laiks sievietei arī, kamēr viņa ir viena ar bērniem, iedziļināties sevī. Palaist visas vecās traumas, bēdas un jo tas jau velkās līdzi. Dvēseles ir savienojušās, un tur vēl ir jāpalaiž tāda dvēsele, ar ko tu biji kopā un tā tālāk. Tāpēc es toreiz biju sev iedevusi daudzus gadus tādu atvesļošanās laiku, vispār neskrēju attiecībās, jo zināju, ka man ir tāda riktīga sevis attīrīšana, es viņu toreiz saucu tādu riktīgu sevis attīrīšanu, atjaunošanās, jo man bija vajadzīgs laiks un gadi no tā visa. Šodien būtu noteikti savādāk. Līdz ar to tas ir vērtīgs laiks. Ja sieviete saprot, ko tajā laikā darīt, nevis čīkstēt un pīkstēt, ka viņai vajag veci. Jo tādā stāvoklī, kāda tā sieviete tajā brīdī ir, tādu vīrieti viņi var pievilkt. Tā ir fizika. Tā ir tikai vienīgi fizika. Jo ar vienādām interesēm, ar vienādu attīstības līmeni viņi satiksies, un tā tālāk. Un ja sievietē tajā brīdī hauss savā dzīvē, savā galvā, viņa tādu pašu vecrī saka, tev to vajag? Nē. Un es īstenībā vēroju. Pirms es satiku Dīdzi un otrais apprecējos. 2 gadus pirms tam man sākās interese par pretējo dzimumu.
Es jau biju biznesu izveidojusi, visu jau tur savus kūsāju, man bija vairāk laika, bet paralēli biznesam meitenes es gāju skolās un mācījos. Toreiz bija aktuāls sieviešu skolas. Attiecību veidošanas lietas. Bet tā kā man tur bija mīnusiņš, es tā kā uzskatīju, ka es to neprotu darīt, tad es gāju un mācījos. Paspēju starp darbiem, paspēju starp klientiem, paspēju starp sapulcēm, visu, ko es vēl paspēju aizskriet pamācīties. Mācības man dzīvē iet paralēli vienmēr un visur. Man tā ir kā neatņemama sastāvdaļa, tāpēc, ka es taču visu laiku attīstu. Es evolucionēju kā cilvēks. Tā kā visu sieviete var paspēt. Plus, nu, vot ir tie bērniņi, ir tas bērndārs, ir skolas, tikmēr sieviete ir savā vidē un meitenes beidziet. Mēs taču atpūšamies tad, kad bērni ir skolā un bērndārzā. Godīgi. Mēs atpūšamies, mūsu psiha atpūšās, ja vien mēs esam sakārtojuši savu darba vidi, kad arī tur ir patīkami. Bet ja tur ir tā, ka tev izdrāž no rīta līdz vakaram tavas smadzenes, nu tad ir kaut kas ļoti nopietni jāmaina. Un to var saprast tikai tad, kad sieviete iedziļinās sevi un saprot, tas viss ietekmē mānu veselību? Jā, tas viss ietekmē tavu veselību. Un ar steigu ir jāmaina vai nu darbs, vai nu attieksme pret sevi un tā tālāk. Tā kā tas laiks, viņš nav nemaz tik slikts. Viņš ir labs laiks sevi sakārtot. Un ko es darīju? Un kad sāku interesēties par pretējo dzimumu, man bija tā, nu, es pavērošu, kādi vīrieši man pievalkās. Man bija tāds uzstādījums. Un tad es, kas tur bija toreiz, neatceros, vai caur internetu vai dzīvē. Es jau bieži gāju uz tirdziņiem. Man bija savs produkts un es braucu uz tirgiem. Es skatos, kādi vīrieši sāk nākt man pievērst uzmanību. Jo es atveros, es tā kā palaižu visu manu informāciju. Man interesē, kādi nāk ar manī. Nu, tas bija tik jancīgi, tas bija tik amizanti, un es tik sev atķiksēju. Tā, Agnes, no šitā tiec vaļā. Šitas, Agnes, tev laikam vēl ir. No šitā tiec vaļā. Lai tu satiktu tādu vīrieti, kādu tu pati patiešām vēlies. Es reāli ticu tai teorijai, jo tā ir fizika. Tā tiešām ir fizika, un mēs varam tikai sev līdzīgu cilvēku satikt. Līdz ar to es baigi nesteidzos. Man toreiz bija dots laiks tā, lai es satiktu ting tajā vīrietī. Un īstenībā, meitenes, man toreiz bija par finansēm jautājums. Es pati sāku biznesu, bet es biju glupa un tupa finansu jautājumos. Un man gribējās satikt vīrieti, kuram jau ir kaut kāds uzņēmums, man bija tāda doma, kurš vada kaut kādu kolektīvu, kurš ir uzņēmējs, kurš saprot lietas, Jūs nevarat iedomāties, cik bija smieklīgi. Tad, kad es pirmo reizi redzēju vīru, kā viņš skaita naudu, viņam tas viss bija tāpat kā man. Jo es braucu no tirdziņiem ar skaidru naudu, viņam ar tur savu specifiku darbā ir. Un man bija līdz sīkumiem. Es biju kaut ko sevī uztrenējusi, sapratusi, pa dzīvi iemācījusies. Un mans vīrietis bija tieši tāpatās, darīja lietas, attiecās. Un tas jau bija tāds skaists attīstības līmenis, kurā mēs satikāmies. Tā kā kaut kur steigties, man tagad vajag veci, kurš man glābs. Tās ir pēdējās muļķības. Tas ir tā programma mūsu bērnības pareizi. Jā, mums ir tā programma, kad vajag to vīrieti pie sāniem obligāti. Bet tava tā recepte nosacīta ir tā, ka vienkārši to procesu izbaudīt, apzināti, iet iekšā tajā un tiešām skatīties un ņemt to kā īstenību pozitīvu laiku, lai iedziļinātos sevi, ne? Jā, iedziļinātos savās bailēs, ja nāk šī doma, es palikšu viena tagad tik un tik mani gadi ar bērniem, kurš mani gribēs, kur tu dabūji tādu idiotisku domu? Tad tas ir absolūtākā sevis nevērtēšana. Absolūtākā. Tātad ķeros klāt jautājumam par savu vērtību. Man pilnībā nav vērtējumu par sevi. Man viņš ir tik zems. Kāpēc? Tāpēc, ka iepriekšējais vīrs teica par manīm to, pieņemsim tur mammu vai tēcienu ar bērnībā teica to. Tā ir godīga saruna ar sevi. Noķēri to sūdu uzreiz. Kas tas ir? Kā tevi sauc? No kurienes tu esi? Cik gadus tu dzīvo ar manīm? Tādu interviju taisu. Jā. Godīgu sarunu, ne? Savādāk mēs paši sevi jau mānam. Tas arī tas, kas sarunas sākumā, vienkārši godīgi. Un tad būs draudzenes vēl jautrā daļa. Būs ar draudzenēm jautrā daļa, ar radiniekiem jautrā daļa. Salīdzināšanās, viss. Jā, no tas kurienes uzreiz nāk paterni. Viss no turienes. Jā, tieši tas godīgums. Man liekas, ka tā ir tiešām tā atslēga, jo
Bet šodien Ja tu sievietei neesi jābūt godīgs, drosmīgai. Tā kā tu, Baibiņ, teici, kur sievietē dabūt drosmi, viņai ir jābūt šodien drosmīgai. Un mīļās mm, Latvijas sievietes, šeit Latvijā piedzimst tikai stipras mm, dvēseles. Tikai. Viedas un stipras dvēseles. Tad beidzam sevi mm, mānīt, ka mēs kaut ko nevaram. Ir jautājums, es tātad to negribu. Gribu palikt mm, par upuri, gribu ciest, gribu ticēt šai teorijai, ka viss tikai caur ciešanām, nu tad izvēlies un dzīvo tajā. Bet mm, nepīksti, ka tev ir slikti, jo tu pati esi izvēlējusies. mm, Sievietes, kurām ir ļoti nopietnas veselības problēmas, ir, piedodiet, ahujēnas stipras sievietes spēkā un garā. Tikai viņus to spēku nevis iegulda, lai radītu, bet viņš aiziet iznīcināšanā. mm. Bet tās ir ļoti stipras sievietes. Ļoti. Mm. Es tev piekrītu, man tas piemērs tieši tāpat mana oma, jo viņa ir arī ļoti slima, bet savā laikā sasniedz daudz, un es tieši tā vēroju viņu, cik viņa tikpat atbildīgi un ar tā jauda, kas viņā ir iekšēs, vienmēr es apbrīnojos, kā viņa to vispār, nu, lai kā viņa to izdarīja, bet vienmēr sakot, viņā tas spēks nenormālais, kas ir realizējis to dzīvi, tad tikpat stipri viņa tagad arī slimo. Nu tā, ka viņa iegulda visu savu enerģiju, lai turpinātu slimot. Jā, tā ārstēšana jau ir, Jā. nu, tas ir tā darīšanas daļa, bet pa īstam viņa negrib izveseļoties, jo tur tev atkal ir iemesls, ka tu vari būt vāja beidzot, jā, jo visu laiku tu biji ielikusi sev, ka jābūt stipra. Tagad tu vari savā slimībā būt vāja, bet tā enerģija jau tāpat tev ir. Un tad tu to visu guldi, vai nu tur dakteriem, un visi dakteri ir, protams, uz ausīm, un neviens viņu vairs negrib ārstēt, jo tā enerģija tieši tā, nevis iet konstruktīvi, bet tu vienkārši izārdi pats sevi no tā, ka tu godīgi nepaskaties, ka tev ir tā enerģija, un īstenībā re tev ir jādara šitais, un tu būsi veseli. Tas ir ļoti vienkārši, bet nav Sievietes jau... ķermenis, jā, sievietes ķermenis jebkurā vecumā ir tik vietas, tik gudra instrukcija, viss sistēma šī, viņa atjaunojas jebkurā vecumā. Jebkurā. Jā, fantastiski. Tikai vajag tieši tā godīgi pastīties. Man liekas, jo ilgāk ir novilkts, jo grūtāk ir paskatīties, jo tas saknes, tā pārliecībai ir tik dziļas, kad grūti. Jo es sapratu ar Romu, ka, piemēram, viņa pati negrib, un tas viss tu var tikai to pieņemt, ka viņa ir izvēlējusies tagad vienkārši destruktīvi izmantot uz pilni jaunu savu enerģiju. un tur jābūt tai pašai gribēšanai iekšēji, pareizi tai drosmei un gribēšanai. Un man liekas, ka pēc vecās paaudzes, es domāju, es neesmu vienīgā, kuram ir slimas omas vai mammas, jā, radinieki, kad viņi īstenībā no tā, cik viņi ir smagi strādājuši, viņi vienkārši izmanto šo slimību, lai atpūstos, un tiešām vairs nebūt drosmīgiem. Un mums to arī, man liekas, kā sievietēm, kurām pa visu jārūpēs arī pa saviem vecvecākiem, pieņem to, ka mums ir tomēr katram savs tas ceļš ejams, un vienīgais, ko mēs varam izdarīt, ir tieši tā būt godīgām pret sevi, ja, un pieņemt apkārtējo vidi tieši tādu, kāda viņi ir. Mums nav jāizmaina, jāglābi kaut kas vai jāupurē sevi, ne? Un cilvēki vēl tic, kad ir vecuma slimības. Jā. Atsevišķa tēma. Es biju pie kaut kādā kolektīvā, un tur bija tikko palikuši knapi 50 gadi vīriešiem, un viņi runāja tā, it kā viņi gulsies kapā nākamnedēļ. Man bija tā. Es vienkārši biju šokā, tas bija jau pirms 5 gadiem, un man bija tā nopietni, un tad es saprotu, kad kaut kāds vecums, tātad to viņi ir dzirdējuši pie saviem vecākiem, pie vecvecākiem, un viens otram šo nodod, saucamās dzimtas, tās te foršās programmas, dzimtas slimības un tā tālāk. Un arī omītei, Baibiņ, tu te tagad zināsi gudrāka, ka no visa var tikt vaļā. Kas tas tāds pa lietu? Psihosomātiku sāks viņai mācīt. Kā tad, Baibiņ, kā tad? Vajag būt grādā medicīnas, lai par šo runātu. Bez tā jau nav nekur. Jā, tas gan. Bet ir viena medicīna, kas man šobrīd interesē, un es esmu ļoti aizrāvusies par to, un tā ir integratīvās medicīnas ārsti. Kaut viņi būtu arvien vairāk,
kaut viņi būtu arvien skaļāki, jo pati šobrīd studēju integratīvās medicīnas nutricioloģiju ārpus Latvijas. Un tas ir fenomens, kā māca skatīt cilvēka ķermeni. Un ne tikai ķermeni, bet pieiet jebkurai problēmai. Tā kā nutricioloģija tas ir vairāk saistīts ar uzturu, pilnībā viss ar uzturu, tad es aizēju, piemēram, tagad kā grūtniece uztais analīzes, pielieku klāt kaudzi tās, kas man interesē, ko es šobrīd zinu. Tad uz manīm ginekologs un ģimenes ārsts skatās, priekš kam tu to taisi? Priekš kam tev to? Priekš kam tev to? Priekš kam tev to? Es klikšķinu acis. Es jau nesākšu tagad ar medicīnas darbinieku strīdēties vai likt viņam justies, kad es te baigi gudrā, un arī necenšos to darīt baigi gudrā. Es to daru priekš sevis. Es gribu zināt, saprast un izzināt sevi arvien dziļāk. Un šobrīd man ir viens analīzes vai viņa, ko es gribu uztaisīt, kuras Latvijā nav iespējams uztaisīt. Jā. Viņas nav iespējams. Viņas var uztaisīt, katra maksās 200 eiro, viņas sūtīs ar DPD uz Eiropu, un droši vien, ka mēneša garumā es varēšu viņas dabūt atpakaļ. Bet es to izdarīšu, jo man tas ir svarīgi. Bet tas ir fenomens, kad tāpēc šodien ir otra galējība. Tu aiziet Facebookā pārdot diētas ar šādiem tekstiem. Tu aiziet pie ģimenes ārsta, un viņš saka analīzēm, visi kārtībā, nāc pamēģini šo diētu. Man ir tā, nopietni. Da jebko var šodien pārdot ar jebkuriem lozungiem, bet taisnība ir. Tāpēc, kad uztaisot to vienu, tu neko neredz par cilvēku. Viss ir kārtībā. Viss ir, jo jautājums, no kurienes pat nāk tas standarts, tas arī ir pilnīgi izkropļots. Tā pamata bāze, vērtēšanas sistēma. Mēs tieši šitais ir arī tas, ko mēs ar vīru ejam cauri, ka viņš ierauga, reku pasvītrots, un es saku, un tagad paskatīsimies, vai tas, kas ir pasvītrots, vai mums vispār ir jāuztraucās tas, ka pēc noteiktā standarta tas neatbilst mūsdienu, bet pastīsimies pa īstam, kā strādā ķermenis, un tur nav nekāda problēma. No? Jā, absolūti. Visā sievietē šodien ir jāiedzinās un jābūt gudrai. Viņai ir jāzina, kā lasīt savu ķermeni un organismu. Ir tev grāds vai nav tev grāds. Bet tad ej mācies un nezini, lai saprastu to līdz dziļumiem. Jo, diemžēl, tie senie algoritmi vairs nestrādā. Bet tas ir kruta. Man patīk, ka zinātne iet līdz, man patīk, ka arī medicīna lūk iet līdz, tāpat arī izglītība un visi iet līdz, mainās šim laikam. Un ir ļoti daudz kolosālu pētījumu zinātniskie un tā tālāk. Tā kā es vispār to nenoliedzu. Man patīk šobrīd tieši tajā to lauciņu pētīt, kurš kādreiz man bija pilnīgi vājš. Un es vispār, kas tur tas? Šobrīd liekas, wow, cik krūtas lietas var izpētīt un izzināt, bet par to atkal nerunā. Par to atkal nekur nemāca. Un, ja tu aizies kādu pakonsultēties, neviens nespatīs, ko tu tur vispār gribi darīt. Jā, tas ir tas pārmaiņu laiks. Es domāju, ka mēs varam lēnām nobeigt mūsu skaisto sarunu. un es domāju, ka kas klausījās vai kas arī klausīsies ierakstā, kad, manuprāt, ka te ir noderīgas pašas pamatbāzes lietas, ko mēs izrunājām. Tāda vienkāršā patiesība sievietēm. Jautājums jau tālāk, kur iedziļināt, bet ka tas sākumiņš, no kurienes tad vismaz aug tā mūsu pārliecība un iekšējais spēks. Kur viņam ir saknes, man liekas, ka mēs pieskārāmies tam. Protams, ka tā tēma ir milzīga, bet šitajā stundas laikā, kad sanāca mums pieskarties, ne? Uz laiku man ir tas jautājums, ārēji veiksmīgi, bet vai iekšēji piepildīta? Gribas tam bet vietā likt vienādības zīmi. Mēs parunājam par to, ka tu vari būt ārēji veiksmīga un iekšēji piepildīta. Bet tas ir darbiņš. Tas ir drosmīgs darbiņš, iet ar sevi dziļumos un darīt to ar sev līdzīgi domājošiem. Un, man gribas teikt, ja es tik drosmīgi un jūti to pamudinājumu, tad šobrīd uz mēnesi, burtiski var ielikt no svētdienas uz mēnesi, visu aprīli, manā pavadībā var doties ļoti dziļā sevis izpētē. Jo man ir meitenes, kas ir, vispār man pamatā klients ir vēl vecāks par mani, un viņas man pēc tam stāsta un raksta tās savas atsauksmes, ka, hei, nekad savā dzīvē es vēl tik dziļi nebiju gājusi sevis izpētē. Nekad. Tik forši jau. Jo man neinteresē
pa augšu, man neinteresē ūdens, pietiek, viņš ir visur Viņš apkārt. ir visur, jā. Un man liekas, mēs ar šiem parunājam it kā par pamatiem, bet kur tie pamati ir tik skaidri un saprotami? Un kam viņi ir sakārtoti? Tāpēc var būt veiksmīga un iekšēji piepildīta sieviete. Un to mēs no šodien novēlu katrai vienai. Katrai vienai iet šo ceļu. Un tas nenozīmē, ka tas ir mēnesis vai gads. Ļauj savai dzīvē ritēt, notikt. Ļauj sākt viņu sajust, jo tikai tur dzimst dzīves spēks. Un tad var tādus panākumus taisīt. Tad var dzīve atver tādas iespējas. Tas ir prātam neatverams, ko nevar ar mērķiem sarakstīt, ar pateicībām izveidot. Ar smadzenēm izdomāt. Un ko nevar sameditēt. To nevar. Jo tad, kad pieslēdzās dzīves spēks, kas ir cilvēka gars, kurš ir apklusināts, kurš nerunā, bet kad viņš atverās, sākās jauna dzīve. Un to es novēlu tev, vai viņas novēlu sev, vēl vairāk iet dziļumos. Vēl vairāk, lai baudītu. Skaisti vārdi. Paldies tev. Un paldies tev, ka tu biji gatava šitiem skaistai sarunai. Man liekas, ka ļoti vērtīgi katrai pišķiņa apdomāties un tā saprast, ka tas īstenībā ir vienkārši, bet tas ir darbiņš. Tas nav jāizdomā kosmos kuģis. tas ir vienkārši. Un paldies tiem, kas šodien bija ar mums. Paldies. Jāzīgs, jā. Nu jā, ok. Labi. Forša diena. Nu jā, visām forša diena. Tev forša paldies. Un tad jau varbūt vēl kādreiz sanāks saruna. Skatīsimies. Saruna. Atzīmi. Jā. Atā. Labi. Atā visām. Atā. Atā.